Weber. Mums rūp. Labdien! Sauc man Mārs, pārstāvu Single Bank kompāniju. Tieši Weber brendu ārkodamies privātajā mājā, 2. stāvā, kur ir nepieciešami izbūvēt silto grīdu ar ūdens apkuri. Tātad šeit mēs izbūvēsim tagad silto grīdu. Par pašu pīrāgu nedaudz pieskaroties, kā tas viss kā visa grīda izskatīsies. Tātad ir pagrieziena plāksne, kas ir par 17 mm plānāk nekā pamatplāksne ar gropēm. Tālāk nāk pamatplāksnes ar gropēm, kurā tiek iegremdēts iekšā apkuras caurulis. Tālāk ir ģeotekstils kātalošais slānis, armējušais stikla šķirgas siets un savukārt grīdas izlīdzinošā masa, kas paredzēta siltajām grīdām. Tieši būtu Weber Flora DB poranda. Tātad labi, šo paraugu mēs varam likt malā un ķerties klāt pašai izbūvēji. Kā iespējams jau redz, kad kaut ko jau mēs esam uzsākuši darbus jau veikt. Tātad ir ieklāta flow vate tikai tāpēc, lai pacelt grīdu uz augšu, iziet uz nulles līmeni. Savukārt, lai nebūtu jāsabiezina grīdas līdzinātāji pati kārta. Tātad, ar ko mēs sākam darbus? Ņemam pagrieziena plāksnes. Mēs esam jau nogriezuši pusi, jo plāksne sastāv no 2 daļām pilnā. Mums vajadzīja tikai pusi, kas nāk gar sienu. Es jau viņas esmu iepriekš piegriezis. Tātad ieklājam iekšā. Nākošais, kas nāk jau taisnās plāksnes ar gropēm. Tieši tāpat vienkārši klājam iekšā. Kā jūs paši redzēt uz piemēru, ka darbs absolūti nav sarežģīts, nav smags. Vienkārši saliekam plāksnes. Plāksnes savukārt parādīs jau virzienu, kā nāk caurulis, apkurs elementi. Grūtākie elementi ir kanalizācijas izvadi, kuru vajag piegriezt. Tomēr, teiksim, tātad alumīnija loksnītes izņemās ārā. Ar šķērēm varam piegriezt skaisti, putu polistirols griežas tikpat viegli ar nāzi. Tātad viss, nākošais etaps ir cauruli ieklāšana. Tātad tagad gribētu parunāt par to darbu, ko esam veikuši aizskatā. Nedaudz, kā redzat, ir savilkts caurulis iekšā. Atbilstoši ir tā, kā mēs iepriekš runājām, ka viņas tiek iespiestas iekšā savējās gropēs. Un šeit jūs tagad jau uzskatām, ko nozīmē pagrieziena plāksnes. Tātad tā ir tā plāksnes, kuras pagriezās. Cauruli iet atpakaļ, veidot cilpu. Lai nofiksētu, ir speciāli kliši, kur pieskrūvējās. Un pa lielam tas arī viss. Nākošais darbs, ko mēs plānojam darīt, ir šāda tipa amortizācijas lenta, kuru vajag salikt pa perimetru skaisti pie sienas, un ir atlokāmā plēves malka, kas pasargās, lejot pašsadzinošo masu, lai netiktu paliec apakšā kaut kur, lai neaiziet gar sienām. Un būs kā kompensācijas lenta. Pēc tam klāsim virsū ģeotekstilu un liksim sietu. Nākošais solis jau būs tīri pašas grīdas izlīdzinošās masas iestrāde. Mēs esam salikuši pa perimetru, poliklēnu malu atlocījuši vaļā. Nākamais ir ģeotekstila ieklāšana. Tātad ģeotekstilu klājam iekšā, pārlaidumu apmēram no 5 līdz 10 cm. Noklāsim visu laukumu, skatāmies, kā to dara, un pēc tam būs nākšais solis. Kā redzat, teiksim, mēs esam pārgājuši pie nākošā posma soļa. Tātad tas ir armējušā sieta ieklāšana. Klājam iekšā absolūti vienkārši. Uz grīdas izklājam ar 10 cm pārlaidumu, loksni pār loksni. Pirmo loksni mēs jau esam ieklājuši pa grīdu. Tātad vienkārši turpinam darbu. Pārklājam visu grīdu un pāriesim jau pēc tam pie augstuma nivelēšanas atzīmēm, augstuma uzlikšanas un pie pašas masas iestrādes. Nākošais solis mums ir augstuma nivelēšanas atzīme uzstādīšana. Viņas ir pašlīmējošās, tātad pie grīdas pielīmējās ļoti vienkārši. Tālāk operators nofilmēs, ka viņām ir tūplānā nonils redzams. Mēs šeit īsti augstumu tagad izlikt nevaram, bet mēs zinām, ka mums iestrādes slāņa biezums mēs varam tagad ielikt kaut kāds 16 mm. Tātad
nogriežam nost 16 mm, līmējam pa tieši uz sietu. Jā, nu, teiksim, kāpēc mēs to augstumu īsti noteikti tagad nevaram, tas ir grūti izdarāms, jo, ja pastīmies uz grīdu pašu, viņa virsma ir diezgan mīksta. Tātad uzliet virsū masu, viņa piespiedīs to grīdu pie zemes, viņa sablīvēsies, sasēdīsies, un tad jau mēs varam taisīt jau tiešām nulles augstuma atzīmes, viss likt un liet tīri nulīdz grīdu. Beidzot esam gatavi veikt pēdējos darbus grīdas izbūvē, un tas būtu tieši iejaukt pašlidošo grīdas līdzinātāju Weber Floor DB Poran, kas ir paredzēts konkrētiem darbiem, tātad siltās grīdas izbūvēji, un tāpat viņu var izmantot arī akustiskās grīdas izbūvēji, respektīvi lejot uz siltumizolācijas materiāliem, ja akustiskiem materiāliem. Process gāžām vienkārši, spaiņī ir atmērīts ūdens, daudzums, tāds kā rakstīts ir uz maisa. Taisam maisam galvu vaļā, visu saturu beram iekšā. Viss masa mums ir gatava. Tas ir tikai tāpēc, lai būtu ērtāk, es pārliešu mazākā spainī, jo ar viņu vieglāk ir nest un viņu vieglāk ir izliet. Un pa to laiku, kamēr es šo porciju nesu, cilvēks jauks nākošo jau. Tātad atmērīs ūdens daudzums, attiecīgi lejam spainī iekšā un varam jau tālāk. Visu darbu procesu jūs redzējāt jau. Šis bija viens vēl pēdējais. Grīda ir ielieta. Varam pēc tam taisīt hidroizolāciju un galapdari. Weber. Mums rūp.